Jāņa evaņģēlijs 15:5. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Cik bieži mums izdodas izdzīvot gara augli ikdienā? Kā ir ar tām reizēm, kad kāds kaitina? Kā ir tad, kad visi apkārt dara nepareizi? Ja esam zars pie koka, tad viss atkarīgs no tā, cik stipras koka saknes, tādus augļus nesīsim. Ja esam paši par sevi, tad katrs emociju vējš aiznesīs mūs savā vaļā. Teodors mācās 3. klasē. Viņš ir spējīgs un talantīgs puisis, tāpēc ir pārliecināts, ka vienmēr zinās pareizo atbildi kontroldarbā. Bet kā ir dzīvē? Kādreiz pareizo atbildi zinām, bet aizmirstam, ka tā jāliek lietām. Teodora klasē mācījās puisis vārdā Andis. Kaut kā vienmēr gadījās, ka Andis nonāca neveiklā situācijā, kurā citi puiši pasmējās, paķircināja, citreiz pagrūstīja viņu. Tam par iemeslu varēja kļūt pat vismazākais sīkums. Piemēram, ka Anda penālī tika atrasta rozā pildspalva. Tas nekas, ka to tur bija ielikusi viņa mazā māšele parūpēdamās, lai brālim ir ar ko rakstīt. Citā reizē klases puiši ņirgājās, ka Andas sporta šurtiem ir 2 strīpas, bet esot stilīgi tikai 1. Patiesībā viņš bija ļoti jauks puisis, kam ārēji nebija nekādu trūkumu. Ja neskaita, ka vienu reizi Andis bija aizgulējies un uz skolu atnācis nedaudz izpūris. Lieki teikt, bet tajā dienā nejaukie klases biedri viņu saukāja par izplūkāto vistu. Ļauni, vai ne? Bet ko darīt Teodors? Viņš taču arī mācījās šai klasē. Viņš pat mēdza sarunāties ar Andi brīžos, kad neviens par viņu nesmējās. Un Andis aizdeva krāsainos zīmuļus vizuālās mākslas stundā. Tomēr Teodoram nebija drosmes nostāties, lai aizstāvētu vai iebilstu ļaunai rīcībai. Viņš ļāvās bāram sevi ietekmēt, tāpēc pats kļuva par to, kas pasmejas. Teodors bija minējis vecākiem, ka viņam vienkārši nav spēka pretoties spiedienam, ka vienkārši tā sanāk. Viņš taču zina, kā vajadzētu pareizi rīkoties, bet dzīvē aizmirstas. Uz ko tētis atbildēja? Teodor, tu zini labu, bet nedari tāpēc, ka neesi pieķēries īstajam kokam. Tā bija gatavā mīkla. Kuram kokam tad vajadzētu pieķerties? Liepai, eglei? Nē, ne par šo tētis runāju. Viņš turpināja. Spēks tevī būs tikai tad, ja pieķersies Jēzum kā zars kokam. Pat vislielākajās vētrās ir zari, kas noturas pretim spiedienam. Tu piedzīvo mazus izaicinājumus, bet tev nav spēka pastāvēt uz tā, ko zini, jo tu neesi pieķēries Jēzum. Bet kā lai es pieķeros? Es taču gribu darīt pareizi. Es negribu būt tas pāri darītājs. Teodors izmisis sauca, vērdamies tētī ar jautājošu skatienu. Lūkšana ir kā savienojums ar debesīm, un Dieva vārds ir kā vitamīna, bez kuriem nevar dzīvot, tētis skaidroja. Tev vajag abus, ikdienas, tikai tad tev būs spēks mīlēt cilvēkus apkārt. Teodors nolēma, ka sāks ar šodienu. Viņš lasīs Bībeli un lūgs. Viņš pieķersies Jēzum kā zars kokam un nelaidīsies vaļā. Todien situācija skolā atkal bija izaicinoša. Starpbrīdī klases puiši bija paslēpuši Anda somu. Viņiem šķita tik smieklīgi, kamēr Andis ļoti pārdzīvoja. Teodors ienāca klasē, kad situācija bija spraiga. Acu mirklī viņš saprata, ka nu ir īstais brīdis izdarīt izvēli, kurā pusē nostāties. Ja viņš atbalstīs Andi, pastāv iespēja, ka pasmiesies arī par viņu. Bet ja Teodors nostāsies pāri darītāja pusē, jutīsies kā daļa no bara.
Mirkli padomājis, viņš pieņēma lēmumu. Tāpēc skaļajā smiekla troksnī iekliedzās. Stop! Iestājās klusums. Arī viņš sabijās. Ko nu tālāk teikt? Visas acis viņā vērās tik izbrīnītas. Tomēr viņš turpināja. Pietiek ņirgāties. Es šodien nostāšos Anda pusē. Mēs atradīsim to somu kopā. Viņš uzlika savu roku uz Anda pleca. Pārējie puiši pasmējās, lai tik meklējot. Bet tajā brīdī klases klusākie bērni nolēma ieņemt pozīciju. Arī viņi nostājās Anda pusē. Nu, klase bija sadalījusies, zvans uz stundu noskanēja, bet somas nebija. Neviens neatgriezās savā vietā. Noskanēja arī otrs zvans. Visbeidzot nejaukie puiši atvēra skolotājas kapu izņemdami Anda somu. Viņi jutās vīlušies Teodorā. Kāds pat atļāvās iedunkāt un nosaukt par nīkuli un mīksto, kuras sirsniņā sot tik jūtīga. Nebija laika risināt sarunas tālāk, bet visu angļu valodas stundu Teodors izjuta tādu prieku. Viņš zināja, ka izdarīja pareizi, un nu vairs ne soli atpakaļ. Tagad viņš sajuta to garšu, ko nozīmē būt drosmīgam. Viņš ir pieķēries kā zars kokam, viņš smeļ dzīvības spēku no saknēm, lai darītu pareizi. Un pie Jēzus ir šis spēks.